Iznes ārā saulītē detaļas. Bišķi noputējušo, jo iekšā stāvēja, bet tagad smuku redzēt, kā tas būs. Visas līstītas, spoguļi. Ja tu arī gribi tāds interesants, tad es to varu nokrāsot. Jeb kādas moldīnas, difuzors, spoguļus vai arī lūpas. Un ir arī pieejams tāds pats tikai ar pelēku krāsu. Man pat ir doma pēc tam šitos saslīpēt smukus, jo šitais ir tas grubulīts, viņš ir tāds nelīdzens, tagad aizbrauc pār roku, kaut arī 4 lakas kāds, bet tāpat viņš jau nenosāc, tā kā nāksies pieslīpēt. Un ir doma uzpūst arī pelēko un paskatīties, kā tad izskatās. Tad būs 2 krāsās. Un pēc tam jau atkal pelēkā skaitās nolakot un pēc tam vēl saslīpēt un pēc tam vēlreiz pārlakot. Par to, ka tad citreiz pagaidām būs šitā patās. Un es tagad kaut ko pielikšu, kaut kāds moldīns, un tad jau paskatīsimies, kā tas izskatās reāli uz mašīnas. Tā lūpa, man liekas, toči vislabākā. Es arī paņēmu aizmugurēju difuzoru, jo to tik arī vajag, jo jau priekšējā lūpa ir un spoguļi. Šitiem jau 3. lāks kārta un jau ir daudz maz līdzeni. Uz mašīnas, man liekas, toči vajadzēja būt forši un interesanti, bet īpaši tā lūpa difuzors.